visu, kā mēs ierakstām. Bildīs būs, precīzi, tā kā mēs taisam adjustment. Es te apstādināšu brīdī, kur tu bildīs pareizi. Mēnesis, 2, 3, pusgads seko līdzi. Un skaties to, ko mēs darām. Jo primāro impulsu, kas parasti grābu fundamentālām daļām, tu apmāji, pa kādām. Tā mēs uztaisām. Ja? Jo tās fundamentālās daļas, kuras tev ir spēcīgas, mums arī ir darījušas, kā mēs jau iepriekš runājām, citu vietā. Ja? Tad mums tagad vajag attīstīt to, kas 99% cilvēkiem attīstīt neizkārši. Ja? Tad atšķirībā no standarta situācijām, kurās arī tu pildi presītes vai muguriņas, mūsu izējas pozīcija, vai mūsu pozīcija būs statiska. Tad tā mēs apējam primāro impulsu uz fundamentālo daļu, kļūt impulsu uz ascentālo daļu, kļūt uz daļu, uz meģuras pīzes daļu, kas ir tev gan pitsklāvisam pārspēj. Tad tādā veidā šis muskulis ir aizņems un viņš ļauj darboties tām dziļajām šķirām, kuras mēs attīstīs uz pildu radikālo balsta un dotācijas mehānismu. Kā es savilcu pie sevis? Uz ceļos, plecs platumā, esi stabils. Fascija vai muskuļu šķiedri, uz kuru mēs liekam akcentu tikai tā un vienīgi tā noslūkot, lai es viss ir pakārtos. Nav nekāda overcompensation mehānisma, kaut kādi citi termini dēļ. Es vēl parādīšu kā piemēru, kur pirmajā situācijā, kā tas izskatās dzīvē. Tad tagad es tev ļaušu nolaisties lejā uz paklājiņu, bet no rītdienas tad ir sāks. Katru rītu. Rīts ir viens no atstājas vārdiem, jo pats zini. Un ja tu neesi uztaisījis no rīta, neesi naims vakarā taisīs tikai taisīšanas. Es arī trenēju no rīta. Precīzi, tad no rīta arī taisīs, ja? Tad skaties, katrai termiņu valodai ir ļoti liela nozīme. Katrs leņķis maina smadzeņu centru. Ja rokas ir nostiepts un palms uz augšu, tad viņas uz augšu un šādi. Tikko tu turēsi rokas šādi pie kustības, būs šorti, kāds mēs rādīsim citā vietā. Nostiepts rokas, mēs strādāsim uz āpas lejas daļu, ja? Ar šo te daļu jau sasmidzināt, hop, ieņemsim 15 grādu lentīti, aptuveni 15 grādu lentīti, freeze, un šeit arī paliecam, pilnīgi nostiepts rokas. Kompresijas veidā ar īsu kustībiņu no nulles pozīcijas karstē šo vietu. Hop, galvenais neskalt, hop, 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 malacis, ir. Tikai šeit, tur man roka, aiziet. Hop. Lejā, šeit. Malacis. Un centrēties ar kājām. Tik. Stop. 100. Vīganā tiek pildīti viens pēc otru, bet izēj cauri. Kas 100? Reizes, ja? Bet tev tā fundamentālā daļa ir pietiekami spēcīga un viņi jūtami kaut kādu daļu no slodzes noņem. Bet centrējies uz apslējas daļu. Ja? Saliec smagumu centrus, tev izskatās, ka ar motoriku viss kārtībā, bet akcents ir tikai un vienīgi uz lejas daļu. Ja? Tad ieņem mūsu to izējas pozīciju un kompresijas veidā karstē šo abdominālo lejas daļu. Ja? Tad, lai nebūtu tā, ka tu pirmajā šajā mūsu vingrinājumā tiec līdz 60, tad tu nevar noturēt pozīciju, pēc tam grūts nost. Ja? Izej cauri, aizies 7-10 dienas, kad tu izstrādās pareizu, precīzu kustību refleksu, kurš nekad nav strādājis. Ja? Izej cauri ar minimumu. Sāc ar 5-10% no tā, ko es prasu. Šis maksimālais skaits, kur es no tevis gribu redzēt, ir, tu esi pro atlētas sauksim tā, tad pēc 2 mēnešiem. Tev laiks ir līdz likā. Nav 2 vienādas dienas. Laika sākumā 20, 15, nākamā laikā 20. Vienu sēdi. Pagaidām tā esi vienu sēdi. Ja, tā kā mēs sabūvēsim to visu programmu, tad runāsim citādi. Viens pilns piegājiens, kad tu pieslīdz šim maksimālam citādi. Es redzu, ka tu to varētu izdarīt 2 mēnešos. Ja? Tātad ir labi. Kāja pāri. Šī roka ir svarīgākais indikators, vai šeit, precīzi šeit, diagonāli, kaut kas tur pamosties vai ne. Šī roka nosaka to, tu sajūtas. Otru roku līdz pie galvas, nekad neatgriež galvas ar lūdzu stādu, 90 grādos. Izies pozīcija, kā es teicu, ka mūsējā nemainās, nāc, 15 grādos, stop, 3, 90 grādos, ja. Šeit tu esi mūsu izies pozīcijā, tad viegli ierotē mēs iesim šeit, līdz uz šo sāniņu, ja. Un tagad sāc karsēt. Čau! Tagad sāc, stop, redzi, cēlies patiesi. Rotācija faktiski ir sāni pārsvarā un viegli ierotēt.
tev jāsviet. Pa sāniņu un viegli 5% beigās. Hop, 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 hop. Rokai jāsviet. Hop, 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 hop. Tā kā es tev liku, pārtrauc kustību. Pa sāniņu un tad ir 52 pusi. Redzi, mazlietiņ pamaini alkoņu pozīciju, mazlietiņ pamaini šortkats strāpu centrālajā daļā. Otru roku, liec, jā. Vēl kuņu liec, labi. Vispirms uzmāc augšā, jā. Un nekad neskaldi. Tas pēc šitā un tad sākam aiziet. Un, redzi, tu ej pa augšu. Ar sānu un tad. Ar sānu un tad. Ar sāniņu. Ir. Ar sānu. Ir. Tagad ir. Viegli ir. Sajūtas. Tagad ir pareizi. Super, labi. Kā tu redzi, tad mēs esam labroši un prēļi, jā? Daudz pēc pasīvā, šitā te ir pasīvā pusi. Daudz pēc pasīvās puses, lai nebūtu tā, ka tu tur ties līdz 20, jā? Un tad dacēt 20 otrā pusē. Tā puse, kur tev ir pasīvā, ar to arī sāc. Ja tur ir 5, tad tur ir 5, jā? Bet nesteidzies, neskrien pakaļ ciparām. Apkārt bija 10, šodien noteikti 20. Šis nav tas moments. Mums vajag kvalitāti, ja? Mums vajag pamodināt. Tev ir apkārt korsi, viņiem fundamentālā korsi. Mums vajag dziļos. Ja? Labi, kājas taisnes. Un vienmēr ievēros piesainos biomehānikas principam, ievēros simetrijas arī uz paklāju. Tu esi tagad jau novirzījies, esi atkal uz asas, ja? Uz pašiem paklājiem. Ilgāks tas sasēstas sēdes, kuras mums fundamentāli lomu spēlē postūrā. Ja? Šis ir moments, kurš neļauj mums ecenīties tēglēt. Tas ir iemesls, kāpēc loga vajag pārstāv sāp. Jo sētītas nostiepušas mugurkaulu stiprinās viņš iegumīšai, caur mums ķermeņi, 4. piekās ķermeņi, kurš visbiežāk ir graunējās. Tādiem iemeslu pēc, kas cilvēks tēglā leģi. Tā viņus attīstīt. Šīs sēdes radikāli lomu spēlē arī rotēšanā un aizmugurē ar solīti, ja vien tas ir vajadzīgs sportā. Ja? Bet, principā, pēc būtības... Arī tā kā reverses skvats ir, mums attīstot tā kā, mums ar svaru nāk pie sevis. Tad tu ieslēdz fundamentālas daļas. Es tu parādīšu, kā viņas attīst. Tā, rokas zem biciņiem. Nepārs viņus kaut kur parādāt. Jā. Katrai ķermeņa valodai ir ļoti liela nozīme, kā jūs teicu. Izies pozīcija, tā kā es sākumā jau teicu, 15 grādā atpakaļ, nāc augšā. Freeze, rokas bišķi, plaušas apakšā, 56. Nē, šādi, pavāc, jā. Uz alpoņiem nevalsties. Radikāli čības pie sevis, jā. Pilnīgi taisnas kājas, piepacel augšā, pagaļ, nē, atsūt, jā, šādi. Un aiziet, čap, jautē. Tik, pielās pungalus. Kaut kas notiek, tur, kur man rokas. Viņš lielāk diapazonu. Pam. Ja nenotiek, tad nāc lēnītiem augšā, kamēr tu jūti, ka sasaistas piecē. Ir? Čap. Pielās pungals. Ir. Tagad nenotiek. Jūti? Tur, kur man rokas sāmas. Ir. Stop. Man vajag 300. Stop. Būvēs. Uz pārīgi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bet redzi, pēc kārtas, ja? Jā, visu, ko mēs ierakstām, viss seko bez apstājas. Tieši tāpēc sadozē. Būs leņķis, kurš tev vieglāk padodās, bet sadozē, lai tu visu programmu tur ir tā sāls. Es 2,5 gadus testa versijā gāju, eksperimentējuši sevis, kamēr sapratu, kādu lomu šie slēpie muskuļi spēlē biomehānikas. Cik lielu lomu spēlē biomehānikas principus, ja? Tātad, uz pārīgi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir. Un kā tu redzēji, tad tas ir atšķirībā no cilvēku kondīcijas, fiziskās kondīcijas vecuma un tā tālāk. Tad šis leņķis nav izteikti 15 grādi. Mēs ieņemam mūsu izējas pozīciju un leņķiem pie kustības nostiepjot pungavus, pilnīgi taisnas kājas, pie kustības celu ķermeņa augšā procentā. Tik. Un tad jūti, ka piecēt, tad sāc skaitīt, ja? Jo vidus daļa abdominālā, viņi tev vienmēr teiks, jo viņi tur ir šo statisko leņķi, ja? Ir svarīgi, ka rokas te. Apakšā, jā, lieta šādi te, valsts, jā, tas ir svarīgi, katra ķermeņa valoda. Un radikāli pievilkt pungalu, čap, ir, viss ir pareizi, kustība ir pareizi. Stop, labi, uz vienu no sāniem. Vienkārši? Jā, aizsaliet šādi te,
Un šeit atkal. Nekur neatējas, nekādais galvas, nekur neatējas, jo tad tu instinktīvi jūtas. Lietas tā, kā es tev rādu uz ausīm šādi. Ja? Neatējas ar galvas. Neatējas. Līdz šādi. Ja. Šeit ir ass. Šeit ir 90 grādi izteikti. Leņķis, kurā mēs startējam, vienmēr statisks. Viņš ir stop. Freeze. Nekur nevērpies. Saliekšanās notiek tieši pa šo asi. Un aiziet kompresēt. Tik. Spied. Nē. Tikko bija pareizi sakot. Spied. 60 otru pusi. Mēģini pats sagrupēties. Pareizi pildot, regulāri pildot. Man nav tev jāpārliecina, pats sevi jutīs kādu milzīgu benefitu. Redzi, šī ir pasīvāka. Kāds jūt 90. Un malacis 60. Uzvēdara. Kājas pats patumā. Lūk, šādi te ir sāma. Jā, šādi te ir turi. Šeit tu sevi spoguļi atšķirībā no kaut kādas nākotnes pasākumiem neredzi, ja? Bet vadies aptuveni pēc sajūtām, ja? Protams, ir asimetrija, ja? Lai vienu vai otru gluži neiet uz augšu, ja? Šis ir centrs, šī ir asa. Lēnītē nelavē augšā nāc, freeze, stop. Jo svarīgi, redzi, kā jau mēs augšā sapratām, ja? Katrs mēs esam asimetriski, ja? Tu pat sev nemanot mazliet ieritē uz šo pusi, bet aptuveni pēc sajūtām vadies uz centrējas, ja? No šīs augšējās pozīcijas, ja, akcents 2/3 augšējā ķermeņa daļa nedara neko. Ļoti maigs akcents, tur, kur mana roka caur sēžas muskuļiem. Pašā augšējā pozīcija. Stop. Un. Maigi. Un es teicu, kur roka. Malacis, jā. Ir nepārtraukti. Pam. Lejā, pašā lejā. 50. Malacis. Nu, un šitie caurumi, tas man bija pārsteigums. Tā, kāja pa kreisi saliekta, šis ir balsts, šī kāja arī ir balsts. Un šeit ievēro arī pozicionēšanās mehānismu sasaists, ja? Tātad, tu nāc augšā, ierotē, mēs iesim sākumā pa kreisi, ierotē uz kreiso malu, ja? Un mēs kompresēsim šo te diagonālu. Un tad, kad tu esi savērpies, tāpat kā mēs to darījām guļot uz muguriņas, ja? Tad rotē augšā un kompresē šo leņķi, aiziet augšā, malacis augšā. Vēl, ir 50 otru pusi. Bet galvenais neskrien līdz ciparam, mēs līdz tam tiksim. Svarīgi ir attīstīt pareizi kustību refleksu. Uznāc augšā, ieņem leņķīti un aiziet augšā, malacis. Atpakaļ uz muguriņas. Nu, tev ar motoriku viss ir kārtībā, izdosies, bet esi pacietīgs. Jo tev ir izteikti katru mazu leņķīti kaut kur 1% pa labi, pa kreisi, tās fundamentālās daļas ir nozagt, ko mēs gribētu kvalitāti. Ja? Esi pacietīgs, seko līdz video. Tā, kājas paliek tāpat. Un tagad samērā pārskatām redzēsim, kā mēs, uz ko es lieku akcentu. Mēs taisīsim vienu to pašu vingrinājumu, mainīsim savirzi rokām, trāpīs tajās dažādās vietās abdominālais vesīts. Mēs kā roku šādi, izies pozīcija mums nemainās, nāc augšā. Freeze un centrējies, vienmēr ievēro, ja, centrējies ar kājām, mēs vēl stabili, ja. Sākumā elpoņš tevi torsa platumā, ja, 90 grādos. Vienmērīgi kustību uz priekšu, trāpīs sev attīstītajā centrālajā. Stop, necelies augšā. Uz priekšu. Īsa kustība. Tu esi darījis, tāpēc stop, paliec, laid, taisnpili vaļā, rokas radikāli vaļā, un tais to pašu kustību trāpīs augšā. Es tagad pat nevaru uziet. Vaļā. 30, arī 30, stop, paliec, radikāli elpoņus kopā. Un tagad ar elpoņiešiem dur lejā atkal uz ēdas lejas daļu, lejā, ar elpoņiem dur lejā. Un spied elpoņus kopā, tad ej lejā. Spied kopā un trāpīs lejā. Spied kopā. Spied, cik vari spied kopā? Cik vari? 30. Stop. Man tā ir āpēc. Es jums vispār nevaru šo kliņķi raustīt. Jūs gribat visi augsts kopā uzreiz. Tu pats redzēsi, cik radikāli mainīsies vispār tavu izpratni par... Ierakstījāt?
Jā, jā. Viss.